Tā, sveiks, čau visiem, klāt ir kanāls Gods kalpot visai Latvijai ar 18 epizodi. Jā, turpināsim runāt par šīm ekonomiskajiem bēgļiem, vairāk šoreiz par tiem, kas, nu, teiksim, vairāk kaut kā, kas, teiksim, nespēja realizēt arī tur savu to uzdevumu. Jā, mēs zinām, ka mēs, jā, uz tām valstīm stiprākās ekonomikās, jā, tie cilvēki, kas, teiksim, mūsu latvieši un tur aizbrauc, viņiem tur tas uzdevums ir, nu, strādāt. Tā kā darba rokas, kas darbojās, veic darbu, jā, viņas veic darbu, bet tomēr viņas neveic darbu, tad ir tie saucamie pabalsti, tādi labi pabalsti, uz kuriem dzīvot, un daudzi arī, teiksim, iekrīt šajā slazdā, jā, un arī dzīvos tiem pabalstiem, sevišķi jauni cilvēki, kuriem varbūt nav tā kā attīstījies tāds tā kā darba tikums, vai tā kā vēlmes sevi tur realizēt savu darbu, teiksim, Latvijā, vai kas tas nav tā kā nostiprinājies, vai, nu, tā kā izveidojies, un tad viņi tur, jā, tā kā dzīvos tiem pabalstiem, jā. Bet, nu, principā, jā, tas arī tā kā viens no tādiem slazdiem ir. Jā, tas pieņemsim arī, ja tu tur nedari to savu uzdevumu, kam tu esi tur aizbraucis, lai darītu, ko no tevis sagaida, tu kļūst par tādu, tā kā lieko vai kaut kā tā kā nevēlamo. Labi, tev tur maksā tos pabalstus, bet tāpat tās no tevis sagaida, lai tu strādātu, ieguldītu šo darbu tajā visā lietā. Bet tas, teiksim, ja tas nenotiek, nu jā, tad, nu jā, tie cilvēki jaunie, tad viņi tur tāda nosliecās pa labi dažādām atkarībām, vai tur azartspēles, vai vienkārši datorspēles, vai alkohols, vai narkotikas, pieņemsim, jā. Un aiziet tajā virzienā, jāsaņem, teiksim, tos pabalstus un darbojās, jā, un tādā veidā, un, diemžēl, tas viņiem nāk par sliktu, un tas tā kā izvēlas tās lietas, ka viņi izvēlas to ceļu, ka viņi paši atbrīvo šo pasauli no sevis, tāpēc, ka, nu, viņi neveic nekādu pienesumu, jā, pasaulē, jo mēs zinām, jā, ka katrs šajā pasaulē ir tik kompleksa, ka katram ir jāiegulda savs tas ieguldījums, jā, vien tur strādā ar rokām, fizisku darbu, pieņemsim tādu, nu, teiksim, salīdzinoši varbūt vienkārši, bet fizisku, teiksim, tādu savu, nu, kur vajadzīgs tas ķermeņa spēks un tāda izveicība, tāds fizisks, otrs atkal, kas strādā tādu intelektuālu darbu, vairāk smadzenēm, pie datoriem. Jā, tas, bet, nu, visi, katrs veic savu šo ieguldījumu šajā pasaulē, vienalga, ko viņš arī darītu. Jā, lai mēs lietotu šo pasauli, uz katram kaut kas jāiegulda. Un ja mēs, teiksim, neieguldam no savas puses neko, mēs kļūstam par tādiem tā kā parazītiem, kas izmanto kopējo labumu, ko citi ir ieguldījuši, jā, darījuši, jā, bet paši neieliekot neko, mēs kļūstam tā kā par tādiem liekajiem, jā. Nu jā, un ārzemēs šis ir tas slasts, jā, ka jaunie cilvēki viņi saņem vienkārši naudu, var tur mierīgi tur dzīvoties, jā, nekā nedarot. Nu jā, un paši sev tā kā jau roka to bedri, jā, šo kāpa bedri jau priekš sevis roka tādā veidā, jā, un mēģi, nu tā kā, jā, jau, nu teiksim, jā, iekrīt šajā slazdā, jā, un tas nav labi, un jā, ir jau zinām stāsti jau, kā tas viss notiek, jā, tur, kā, un jūs paši zināt, kā tas viss tur beidzās, jā, jā, tā kā, nu jā, tas ir tāds aicinājums, nu tas tā kā, jā, aicinājums vai tas ieskats, kā tas viss notiek, jā, un ko darīt, jā. Tas pat cilvēks, nu labi, viņš negrib strādāt, tad viņam jāiet tomēr tajā virzienā, lai viņš, jaunais cilvēks, bet lai viņš jāatrod kaut kas tas, kas pienestu šai pasaulē vērtību vai pienesumu, jā, un tad, jā, pieņemsim, tad pieņemsim, kas viņam būtu jādara, lai pienestu savu pienesumu, jā, labi, viņš tur neiet strādāt, bet tad viņam ir uz kaut ko jākoncentrējās visu laiku, jākoncentrējas kaut uz kaut kādu savu hobiju vai uz kaut kādu tādu, un tomēr, nu, pieņemsim kaut vai jālūdzās un jāmeditē par visu pasaules labumu, par mieru pasaulē, jā. Tas prasīja tomēr piepūtu, atteikšanos kaut kādu no alkohola, no kaut kādām izklaidēm. Nu, labi, viņš, teiksim, tas cilvēks saņem to pabalstu, jā, bet viņš veic savu ieguldījumu, viņš tur lūdzās par visiem cilvēkiem, meditē un tur domā, kā palīdzēt cilvēkiem, lai cilvēki justos labāk un kā samazināt kaut kādas nevēlams efekts pasaulē, nu, pieņemsim, jā.
Nu, tas, teiksim, būtu ieguldījums, tas attaisnotu, ja, šī cilvēka to eksistenci, ja, tajā ārzemēs pieņemsim, ja. Vai nodarboties kādu tur brīvprātīgo darbu, ja, nu, jūs saprotat apmēram, ja. Un tas tā kā būtu vērtējums, ka viņš neiekristu šis cilvēks, tajā jaunais cilvēks šī slazdā, vai tur, nezinu, vēl kaut kādas lietas, ja, tur politiskās lietas, tur virzītu kaut kādas, nezinu, jaunas ideāls un vēl vis kaut kādas, nu, vienalga kaut ko darīt, ja, tajā ziņā. Tā kā, jā, nu jā, jūs sapratāt šo lietu, un arī, jā, tas arī tie, kas klausās, varbūt, kas jau ir iekrituši tajos slazdos, un jā, tā kā ir izcinājumi, tā, principā, jā, un kam domāt šī nauda. Jā, kā to var mainīt, jā, es jau devu kaut kādas pāris idejas, bet jā, un tad, tā kā, jā, es novēlu, lai jums sekmējās atrast tās, jā, tās kaut kādas lietas, kaut kādas nodarbošanos, jā, kas pienes šai pasaulē, kaut kādu savu pienesumu, un jā, tādējā veidā jūs jutīsieties labāk, citi jutīsies labāk, un jā, un viss būs daudz labāk, tā kā. Ok, labi, čau visiem, līdz nākamajai reizei, tā.